Hemangiomas sastopamas aptuveni 10% bērnu. Aptuveni 90% hemangiomu parādās bērna dzīves pirmajās 4 nedēļās, jebkurā ķermeņa vietā. Tās nesagādā sāpes vai nērtības. Hemangiomas ir labdabīgi asinsvadu veidojumi, kuri apmēram 30% gadījumu veidojās jau grūtniecības periodā, respektīvi bērniņš jau piedzimst ar to hemangiomu. Pārējos gadījumos hemangioma attīstās pirmajos dzīves mēnešos. Parasti vecāki pamana tādu koši sārtu veidojumu, kas bieži arī strauji aug. Ir gadījumi, ka šis veidojums arī neaug, ka viņš stāv uz vietas. Viņi mēdz būt arī dziļāki, viņi mēdz būt piepacelti, mēdz būt arī tādi, kas nav tik sārti, ka viņi ir bezkrāsaini vai zilgani, respektīvi tās ir tās dziļās hemangiomas. Ja jums ir aizdomas, ka bērnam ir hemangioma, noteikti konsultējieties ar ģimenes ārstu, kurš jūs nosūtīs pie attiecīgās jomas speciālista. Jo ātrāk tiks uzsākta terapija, jo labāks būs rezultāts. Nekādā gadījumā nevajadzētu cerēt, ka hemangioma ar laiku pazudīs. Tiesa ir individuāli gadījumi, kad terapija netiek uzsākta. Respektīvi, ja hemangioma ir virspusēja, ja viņa neaug, ja viņa ir neliela un ja viņa netraucē dzīvībai svarīgās funkcijas, tad varbūt arī ārsts izlēma šo hemangiomu novērot un neārstēt. Ja hemangioma strauji aug, palielinās izmēros vai arī atrodas kaut kādās ļoti dzīvībai nozīmīgās vietās, ja, kaut kur pie acis, ja, vai pie dzimuma orgāniem, ja, kur var traucēt vēlāk arī kaut kādas funkcijas bērniņam, ja, tad šāda hemangioma pilnīgi noteikti ir jāārstē uzreiz. Ja hemangiomas ir vairākas, tad arī speciālists noteikti ieteiks veikt iekšējo orgānu pārbaudi. Ja tiek izlēmts uzsākt ārstēšanu, vēlams to darīt pēc iespējas ātrāk. Jaunākajam lāzerplastikas klīnikas pacientam ir 3 nedēļas. Bērniņam augot, iespēja sasniegt vēlamo rezultātu būtiski samazinās. Jārēķinās arī ar to, ka procedūra nav pārāk patīkama. Procedūrai tiek izmantoti dažāda veida lāzeri, un ir lāzeri, kas tiešām ir vairāk sāpīgi un kur ir mazāk sāpīgi. Atkarībā no hemangiomas arī tiek piemeklēts pareizais viļņa garums un pareizā enerģija. Un tomēr tā procedūra, protams, ir sāpīga, bet viņa ilgst ļoti īsu brīdi, tās ir dažas sekundes. Un, protams, jārēķinās ar to, ka bērniņš raudās. Visvairāk bērnam nepatīk šajā procedūrā tas, ka viņš tiek turēts, lai viņš neizkustās, un tas, ka viņam tiek aizsegtas actiņas, ja, jo lāzera procedūras ir kaitīgas redzēji, un līdz ar to viņam actiņas ir cieta, viņš tiek stingri turēts, un tas visvairāk bērnam nepatīk. Kādreiz gadās, ka arī pēc procedūras bērns neraud, jo viņš pat nav sapratis, kas ir noticis, jo šī procedūra ir ļoti īsa. Mēnesi pēc procedūras ārsts nolemj, vai nepieciešams atkārtot seanss. Atkarībā no hemangiomas lieluma un dziļuma var tikt nozīmētas 2 līdz 8 procedūras ar minimālo starplaiku 4 nedēļas. Nevienmēr izdodas hemangiomu pilnībā likvidēt. Primārais mērķis ir apturēt tās augšanu, un, kad tas paveikts, vidēji 3 līdz pat 9 gadu laikā hemangioma uzsūcas un pazūda. Hemangiomas var likvidēt arī pieaugušajiem, bet tad pēc procedūras parasti paliek rēta. Jo ātrāk tiek uzsākta terapija, jo lielāka iespēja, ka kosmētiski tiks sasniegts labāks rezultāts. Līdz 18 gadu vecumam konsultācija lāzerplastikas klīnikā ar ģimenes ārsta nosūtījumu un tikai konkrētām diagnozēm maksā 5 latus, un pati procedūra atkarībā no impulsu skaita līdz 20 latiem. Pieaugušajiem pirmā konsultācija maksā 25 latus, un katra procedūra apmēram tikpat. Var izrādīties, ka tas, kas jūsuprāt ir hemangioma, patiesībā ir tā dēvētā ugunszīme, un otrādi precīzu diagnozi noteiks ārsts vai lāzerplastikas klīnikas speciālists. Ugunszīmes arī ir tādas iedzimtas asinsvadu malformācijas, respektīvi ugunszīme mēs parasti redzam kā plakanu, sārtu, rozīgu vai violeti zilganu plankumu, kurš var būt ļoti dažādās ķermeņa vietās, arī uz sejas.
Un izmēri arī mēdz būt ļoti dažādi, un kosmētiski šīs ugunszīmes, protams, ir ļoti nepievilcīgas. Ja bērniņam ir ugunszīme, tad pilnīgi noteikti arī laicīgi vajadzētu to bērnu parādīt speciālistam, bet nevienmēr mēs šo terapiju uzsākam uzreiz, jo procedūra tiešām ir diezgan sāpīga, un tad iespējams šādu procedūru jāveic arī kaut kādā vispārējā anestēzijā. Katrs jautājums tiek lemts individuāli. Klīniku apmeklē arī pieaugušie. Vairāku procedūru laikā, kas tiek veiktas reizi mēnesī, iespējams ugunszīmes kosmētiski notušēt vai pat pilnībā likvidēt.